Cik reizes pēc kārtas jūs esat izvilkuši jackpotu? Vienmēr sakot, es nopirku jaunas kumhoriepas šitajā rudenī. Nobraucu es ar viņām tagad kopsumā kā 20,000 km. Otrajā pusē, pasažiernā, jā, es dabūju mīkstu riepu, un mēs skatījāmies, no kurienes tas ir, un izrādās, ka šips, apakšā zem šips pats bija uztaisījis caurumu pašā riepā. Nu, domāju, labi, viens varbūt tās kaut kāda problēma radusies ar ražotnē vai ko. Tagad es no rīta nāku ārā pie mašīnas, skatos, man otrā pusē mašīna ir nolaidusies zemē. Piepumpēju, kā turēju. Tagad pagāja pāris stundas atkal. Tas tam iespējams, bļet. Vienmēr sakot, pacēl rekrus nākrat augšā. Skatieties, reku stāv viss kārtībā. Reku uz iepūdeni uzlaidīšu virsū bišķiņi, jā. Un reku viss burbuļo. Edze, viss burbuļo. Un kā jūs domājat, kur burbuļo? Apsies, tieši zem oriģinālā šipa, nu. Nu, klausies, nu kā tā var būt? Vienkārši taču, Jauna riepa.